Latvijas vēsturē ir tādi fundamentāli jēdzieni, vārdi kā Lāčplēsis, Spīdola, Lemdota, Kangars. Un mēs, diemžēl, esam aizmirsuši šo vārdu patieso nozīmi. Pumpurs, kurš rakstīja šo te eposu, bija Krievijas armijas militāra persona. Viņš karoja ar nākamo NATO dalību valstu Turciju, un noteikti viņš nebija liels rietumu draugs. Arī mūsdienu izpratnē. Ja mēs paskatāmies uz šo 13. gadsimta situāciju, kas ir attēlota eposā Lāčplēsis, mēs redzam, ka tātad no vienas puses Latvijas teritorijā ienāk tā laika Eiropas Savienība, Hanzas Savienība, ienāk NATO bruņinieku ordenis, un Lāčplēsis pret to visu cīnās. Tātad Lāčplēsis bija pret Latvijas integrāciju rietumos. Un Lāčplēsis ordenis principā bija pareizs ordenis tajā 19. gada situācijā, kad tika atsists Vācu armijas uzbrukums Rīgai, par ko arī tātad varonīgie Rīgas aizstāvi saņēma Lāčplēsis ordeni par cīņu pret vāciešiem. Tas bija atbilstoši, teiksim, eposam un tā laika ģeopolitiskajai situācijai. Savukārt pašlaik tātad Lāčplēsis būtu jau vērtējams netik pozitīvi mūsdienu, teiksim, liberāļu izpratnē un ultraliberāļu, jo viņš ir pret integrāciju rietumos. Kurš tātad varonis ir par integrāciju rietumos ar jebkuriem noteikumiem ātri pakļaujoties, tas ir Kangars. Līdz ar to mūsdienu Latvijas valdošie, pirmkārt, viņiem vajag pārdefinēt Kangaru kā pozitīvu tēlu, un otrkārt, Lāčplēša ordeņu vietā viņiem pilnīgi noteikti pienākās Kangara ordenis par integrāciju Eiropas Savienībā, integrāciju NATO, Latvijas interešu nodevību, un to mēs redzam ik uz soļa, ka viņi patiešām cenšas šo ordeni sev nopelnīt.